2017. gada budžetā meklēja cerību. Cerību, ka Latvijā būs labāka veselības aprūpe, ka Latvijā būs modernāka izglītības sistēma, ka Latviju pametīs mazāk iedzīvotāji un ka cilvēki varēs turpināt dzīvot savās tēvu mājās. Cerību, ka 2017. gads ieliks pamatus ekonomiskam izrāvienam. Cerību 2017. gada budžeta projektā neatradu. Es saprotu, kolēģi, ka jūs smaidat un skatāties savos telefonos un jums liekas, ka cerība jau nav ko tur meklēt, jo pēc būtības jau tie tik skaitļi vien ir. Nu labi, tad runāšu jums saprotamā valodā. Runāšu par to, par ko jums patīk un tādā veidā, kā jums patīk. Par prioritātēm. Es zinu, ka premjerministra kungam patīk runāt par ekonomiku, ekonomikas izrāvienu, bet es gribu teikt, ka 17. gada budžets un budžetā ietvertās likuma normas, ja precīzāk sakot, budžeta paketē ietvertās likuma normas pēc būtības iznīcina Latvijas mazos uzņēmumus un uzņēmējus. Jūs mērķtiecīgi iznīcināt tos, kuri grib strādāt, kuri ir Latvijas ekonomikas mugurkauls un kuri mēģina ar savu darbu pabarot savus ģimenes. Mērķtiecīgi. Un uz ko jūs cerat? Uz lielajiem uzņēmumiem, kuri vienkārši atnāks no kaut kurienes, pēkšņi sāks Latvijā investēt, pēkšņi radīs visiem darba vietas. Nu tā tas īsti nenotiek. De facto jūs ar saviem lēmumiem iznīcināt mikrouzņēmumus. Tā liekot cilvēkiem reģistrēt savu ekonomisko aktivitāti citās valstīs. Ja vēl sliktāk, doties prom no Latvijas uz citām valstīm. Ar saviem lēmumiem jūs atņemat cilvēkiem iespēju strādāt tikai daļu slodzes, nevis pilnu slodzi. Ko tas vistiešākā veidā skar? Tas skar studentus, kuri mācās un kuriem daļu no laika vajadzētu piestrādāt, jo viņiem nepieciešams nosegt savus rēķinus. Tas skar pensionārus, kur iespējams, ka nevar strādāt pilnu laiku, jo vairāk enerģijas līmenis nav tas un nevar to izdarīt. Tas skar invalīdus un tas skar jaunās māmiņas. Es saprotu, Pūters kungs, ka jums patīk ironizēt. Bet jūs valdības līmenī, ņemot vērā, ka jūs esat finanšu ministrs, parlamentārais sekretārs, arī ne mazāk, ne vairāk kā liekat iegādāties jaunus kases aparātus. Ko jūs lobējat? Kases aparātu biznesu. No 2017. gada 1. janvāra Latvijas uzņēmējiem, mazajiem uzņēmējiem laukos nāksies pirkt aparātus un maksāt vismaz 250 eiro vai vairāk. Viņi nevar to atļauties. Igaunijā jau sen ir nonākuši pie secinājuma, ka ne jau tās elektroniskās lentes nodrošina to, ka valsts ieņem pēc iespējas vairāk nodokļus. Nē, tās nē. Tā kā Pūters kungs ieteiktu jums tomēr paskatīties tajā virzienā, kas saucās draudzīgāk uzņēmēju darbības vide. Un es teikšu, ka bija ļoti simboliski, ka tajā brīdī, ka premjers stāvot šeit, teica, ka uzņēmēju darbības videi jābūt prognozējamai un nodokļu politikai tādai pašai, finanšu ministre un ekonomikas ministrs darīja kaut ko citu, sarunājās un neklausījās premjera teiktajā.